Čau! Vai tu esi gatavs jaunajai ballīšu sezonai? Es esmu, jo man ir jaunā Maybelline Nude palete. Ar ļoti daudz jauniem, skaistiem un neitrāliem toņiem, ar kuriem jebkurš var izveidot sev tīkamo grimu. Kādu? Noskaties video, un tu uzzināsi, kā izveidot pavisam vieglu ikdienas grimu un šādu, kas ir vairāk paredzēta ballītēm, vakara pasākumiem vai pat sarkanajam paklājumam. Skaties tālāk un novērtē. Sāksim. Tātad par paletīti es esmu pastāstījusi, un ko? Mēs sagatavosimies darba dienai, skolas dienai vai vienkārši ikdienas gaitām ar kaut ko pavisam vienkārši, izmantojot šīs te ēniņas tikai un vienīgi. Un es domāju, es veidošu kaut ko ļoti vieglu, kaut ko ļoti ātru, kas piestāvēs jebkurai meitenei, jebkurai acukrāsai, pilnībā, principā arī jebkuram dzīves gadījumam. Kāds tas principiņš būs? Būs tā, ka plakstiņu es gribu padarīt lielāku, atstiņu atvērt vaļā, es izmantošu gaišo ēniņu, ņemšu matēto šo te trešo un klāšu pa visu plakstiņu kustīgo daļu. Tātad gaišo ēniņus esmu uzklājusi, šo pašu gaišo ēniņu varam klāt arī zem uzacu kauliņa, ja vēlamies izgaismot un pacelt uzacu uz augšu. Es gan šim variantam izmantošu šo te nedaudz satīnīgo ēnu un klāšu viņu zem uzacu kauliņa. Ar šo te brūno, bežu brūno tonīti, un kas mums ir nepieciešams pludināšanas otiņa, tā būs tāda pūkaina mīksta otiņa, ar kuru tad es paņemu nedaudz nositu nost lieko puderīti un no ārējā stūrīša uz augšu pa kauliņu papludinām šo tēniņu. Ņemšu iepriekšējo plakano otiņu, ar kuru es klāju gaišās ēniņas un satīnu zem uzets, atkārtoti paņemšu šīs te, kas bija zem uzets, un viegli pārlaidīšu pāri šim te bēšajam, sapludināšu, lai pazūd šī te līnija un lai ir viegla un maiga pārēja. Un es izmantošu vēl šīs te tumši brūnās ēniņas. Es viņas palaidīšu garu skropstu līniju, pabiezināšu, akcentēšu, nedaudz ārējo stūrīt un zem acis apakšējās līnijas arī nedaudz papludināšu, lai actiņi ir foršāk ierāmēti. Tam es izmantošu arī plakanu otiņu un ar pašu plakano spico daļu ielieku paņem ēniņu un sākšu es no apakšpusītes, no ārējā stūrīša. Gaišā ēniņa pa visu plakstiņu, bēšā ēniņa pa iekritumu, pa šo te kauliņu, un tumšā līnija nedaudz zem skropstiņām, gar augšējo daļu ar šo te brūno skaisto ēniņu. 3 ēniņas no šīs burvīgās paletītes ir tik, cik vajag, lai mēs no rīta skaisti burvīgi uzkrāsotos. Turpinājumā, kā tad mēs nevaram iztikt bez skropstu tušas, es izvēlos Maybelline Colossal Go Extreme melno Leather Black skropstu tušu. Šī palete ir ļoti universāla ar to, ka es varu arī izmantot šīs te ēniņas matētās, lai ietonētu uzacis. Es paņemšu šo te vēsu brūno tonīti matēto un aizpildīšu tukšās vietiņas. Nu ko, principā, lai pabeigtu visu šo kopskatiņu, es izmantošu vēl Color Elixir Nude tonītī lūpu spīdumiņu. Tonim ir Caramel Infused nosaukums, ļoti skaists ikdienišķs tonis, burvīga otiņa mīksta. Un tas uzreiz arī atsvaidzina visu kopstēlu. Un kā smaržo. Nu re, tas arī viss. Principā esmu gatava skriet uz darbu. Un, ko mēs ar šo make-up varēsim izdarīt vakarā, to jūs redzēsiet pavisam drīz. Nu ko, tātad. Turpināsim ar ko? Ar to, ka mēs varbūt atnākam pēc skolas, darba, vēl kaut kur mājās, un vakarā mums ir paredzēts kāds īpašāks gadījums. Lai mums nav viss jātīra nost un jāsāk no sākuma, izmantojot šo pašu nude paleti, mēs varam izveidot vienkārši kaut ko foršāku, izteiksmīgāku, vakarīgāku un svinīgāku. Ko tad es darīšu?
Es darīšu pavisam vienkārši. Izmantošu šīs pašas ēniņas un paspilgtināšu savu grimu, pievienošu dažus vēl produktiņus un vakara grims būs gatavs. Tātad izvēlēšos šo te pašu gaišāko ēniņu un likšu viņu pāri pa plakstiņu, tur, kur jau mums ir gaišā ēniņa. Un to pašu ēniņu arī varam uzlikt zem uzacis. Kad mēs esam atjaunojuši plakstiņu, viņš mums ir gaišs un skaists, tad mēs turpināsim. Ņemsim atkal šo pašu tumšu brūno ēniņu, kuru jau es pirms tam izmantoju gar skropstiņām, un tagad es viņu papludināšu vairāk augšā uz kauliņu, veidošu to actiņu daudz izteiksmīgāku. Ņēmu atkal pludināšanas pūkaino otiņu un uz atvērtas actiņas. Tieši tāpatās es ņemu šo pašu ēniņu un aktīvāk izveidošu apakšējo līniju zem skropstu līnijas un vairāk dziļāk uz iekšējo kaktiņu. Tā, un ar tīru otiņu es paņemšu šo te brūno ēniņu un vēl papludināšu smuki šo te tumšu brūno ēniņu, lai pārēja ir pavisam maiga, nemanāma, tīra un akurāta. Es izmantošu Master Graphic Maybelline lainerīti, lai pabeigtu šo izskatu un uzvilkšu smukas līnijas. Jā, vienmēr sakot, lainerīts ir uzvilkts. Ko man prasās? Man prasās vairāk skropstu tušas. Es papildināšu ar to pašu kolosāli Leather Black skropstu tušiņu. Jo acis ir izteiksmīgas, bet viņas nav dramatiskas, tāpēc es atļaušos nedaudz vasarīgu piesitienu iedot ar tonīti fuksijā. Tas pats Color Elixir no Maybelline. Nu re? Un tā no dienas uz vakaru, pāris minūtēs, mēs esam nonākuši pie skaistiem grimiem ar vienu pašu foršu paletīti, ko es jums iesaku darīt. Laikojiet video, spiediet īkšķus uz augšu, dalieties ar viņu, sekojiet man blogā, sekojiet man YouTube, komentāros rakstiet, ja ir kādi jautājumi, un paldies jums! Čau!